Sveiki, sveiki! Tagad aplūkosim pāris piemērus, kuros mums ir aktuāla nenoteiktības 0 pret 0 novēršana. Un, lai vispār atpazītu, vai tiešām ir nenoteiktība, protams, ka ir vērts izrēķināt 9 plus 12 mīnus 21, 3 mīnus 3. Mēs dabūjam, ka augšā ir 0, apakšā ir 0 nenoteiktībā. Tas ir ļoti mazs skaitlis, salīdzinājums ar ļoti mazu skaitli. Kas ir 0 pret 0? Mums nāksies sadalīt reizinātājos. Apakšu mēs sadalīt reizinātājos vairs nevaram, bet augšu tas ir iespējams. Un tā kā tas ir polinoms, kuram visticamāk ir saknes, noteikti saknes, ja kaut kas 0 tomēr dod, mēs zinām, ka viena no saknēm ir 3, tāpēc to mēs varam jau ievadīt. Kāda būs otra sakne? Nu, to mēs varam mēģināt noteikt, kaut vai izmantojot vietu teorēmu. Vietu teorēma saka, ka abu sakņu reizinājums ir mīnus 21. Ja viena sakne ir 3, tad otrai jābūt ir mīnus 7 līdz ar to. X plus 7. Un tagad mēs īstenībā redzam šo opciju, ka kaut ko varam svītrot. Atsevišķus reizinātājus var svītrot. Un tikai tad, ja mēs esam droši, ka mēs saīsinām reizinātāju visai izteiksmei, kas ir skaitītājā un kas ir saucējā. Lūk tā. Vēl viena kvadrātiskas iekavas, jo man gribēs kaut kā nedaudz citādi, tās arī drīkst lietot, tāpat kā parastās iekavas. Liekam iekšā 3, un sanāk, ka robeža būs 10. Tātad šai izteiksmei jūs varat pamēģināt ar grafisko kalkulatoru, jūs varat ar kalkulatoru pamēģināt, ieliekot kaut ko ļoti, ļoti tuvu trīniekam. Rezultātam būtu jābūt tuvu desmitniekam. Pārliecināsimies arī, vai šāda taktika strādā pie otrā gadījuma. Un atkal mēs liksim iekšā 36. Tā, mīnus 12 reiz 6, 72, plus 36. Tā pilnīgi noteikti ir 0. Apakšs, ap citu, arī 36 mīnus 36, joprojām 0. Tātad 0 dalīts ar 0 ir arī šajā gadījumā. Atcerieties, kamēr es vairs nerunāju par robežām un gadījumiem, kad ir 0 jādala 0, jūs varat nebūt vairs droši, vai ir vērts jau kaut ko saīsināt vai nē. Es iesaku pārliecināties, vai gadījumā jau neveidojas nenoteiktība uzreiz nosakot vērtību, bet tad vienkāršosim šo izteiksmi. Apakšā mums ir kvadrāta starpība, tas ir gluži vienkārši x minus 6, x plus 6, augšā. Īstenībā tas ir binoma kvadrāts, x minus 6 kvadrātā. To, protams, var arī kaut kā noteikt pēc šīs pašas metodas, ko izmantoju pirmajā piemērā. Citādi nākas vien atpazīt. Nu tā, kvadrātu nost. Un vienu x minus 6 mēs arī izdalām. Augšā paliek x minus 6, apakšā x plus 6. Katrs vienu reizi. Tātad robeža x-am tiecoties uz 6 no x minus 6, x plus 6, 6 minus 6, 6 plus 6, 0 pret 12, 0 dalīts ar 12, 0 dalīts ar kur skaidra, 0, šoreiz 0. Lūk. Un trešo gadījumu es uztaisīju tādu īpašu. Šis ir ar nolūku, lai pieredzinātu arī pie šādiem gadījumiem. Var gadīties, ka parādās kvadrātsakne. Un, protams, ka liksim iekšā 4 mīnus 3 reiz 4, 12, 12 plus 4. Šitik 4 mīnus 4, 0 apakšā, bet 0 ir arī, tad šeit ir kvadrātsakne no 16, šeit arī ir 4. Tad 0 arī būs kopā augšā. Lūk tā, 0 pret 0 arī šeit. Bet pats, kā lai sadala kaut ko, kurā ir sakne, reiznādājos lietāt, ka to mēs visticamāk nevaram. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam izmantot papildu reizinātāju, saistīto papildu reizinātāju precīzāk. Šo metodu sauc saistītais papildu reizinātājs. Saistītā izteiksme ir jebkura izteiksme, kurā iesaistās sakne vienu reizi, un saistīta tā būs tad, ja mēs pārraidīsim šo izteiksmi tāpat, bet pirms saknes nomainam zīmi. Šī ir saistītā izteiksme. Un kāds ir labums? Labums ir tāds, ka divu saistītu izteikmu reizinājums dos
veselu rezultātu. Atbrīvosies no kvadrāta saknes. Protams, lai to izdarītu pilnīgi pareizi, mums tas, ko mēs piereizinājām skaitītājā, ir jāpiereizina arī saucējā. Tas tiek darīts. Robeža x-am tiecoties uz 4 tiek gūt šādi. Un labā ziņa ir tā, kāpēc tas vēl joprojām strādā, tas ir divu elementu summa un divu to pašu elementu starpība sareizināta. Kopā tas dod kvadrātu starpību. Augšā līdz ar to man ir x kvadrātā mīnus šī izteiksme kvadrātā. Atstāšu vēl kvadrātsaknē tikai tā iemesla dēļ, lai jūs redzat, no kurienes tas rodās. Apakšu, bāc kā gan to, lai to sareizina, nesareizināsim. Mums itin labi strādās tas, ka mēs varēsim strādāt jau ar kaut ko, kas tehniski ir sadalīts reizinātājos. Bet vienkāršosim vispirms skaitītāju. Tad x kvadrātā mīnus šī izteiksme. Kvadrāts atceļ kvadrātsakni, tātad mīnus 3x plus 4. Apakšā joprojām nākas vienkārši dulli pārrakstīt to izteiksmi visu laiku, bet es apsolu, ir labums tam, ka jūs nesaīsināt. Kāpēc? Kāpēc tam ir labums? Ka nesareizināt. Tam ir labums tāds, ka, lūk, mēs iegūsim šo izteiksmi x kvadrātā mīnus 3x mīnus 4, un mēs, protams, domājam par to, kā mēs varam saīsināt. Tagad saīsināšana tiešām būs aktuāla, jo augšā ir izteiksme, kuru var sadalīt reizinātājos. Kārtīgs polinoms. Un tātad mēs zinām, ka 4 ir viena no saknēm, jo galu galā šī izteiksme deva 0. Bet kas ir tā otra sakne? Nu, x reiz x mīnus otra sakne. Otra sakne mēs varam noteikt, vienkārši padomājot, ko ir pareizinās, sanāk 4, mīnus 4, atvainojos. Viena sakne ir 4, otrai tad ir jābūt mīnus 1. Tad x mīnus mīnus 1, tas kļūst par x plus 1. Un mēs varam arī īstenībā saīsināt šos rezultātus, bet tad, protams, ka būs jāieliek mīnus zīme priekšā. Esam jau gandrīz galā. Mīnus zīmes varu mierīgi nolikt priekšā robežas zīmei, kāpēc ne? Apakšā paliek tikai x plus kvadrāts sākam. Un tas arī ir viss, ko mēs darīsim ar funkciju pārveidojumiem. Liekam tik iekšā to četrnieku. 4 plus 1, 4 plus, 12 plus 4. Mēs šito ievēdēs noteicām, tur būs 16. Tad mīnus, augšā ir 5, apakšā ir 4 plus 4, 8. Lūk šādi mēs nosakām rezultātu arī šeit. Lūk tā, ceru, ka noderēja. Tiekamies jau citā video.